katram uz cilvēkam galvā ir rasējums, kā mēs uzskatām, kā mūsu dzīvē vajadzētu būt. Un tad mēs salīdzinām esošo ar to vajadzīgo, un ja viss saskan, tu esi priecīgs, pateicīgs un laimīgs. Ja nesaskan, un tur nav nekāds sakars pat ar taviem objektīviem sasniegumiem, viņš stāstīja bez pieminot vārdu konkrētu stāstu par vienu sievieti, un viņa bija Amerikā populāra dziedātāja, kas bija tur sasniegusi tur visādus tur topus, viņa bija nopelnījusi entos miljonus, viņai slava un apbrīns un sasnieguma nauda un viss, kas viņai varētu gribēties, bet totāli nožēlojami, totāli vienkārši nelaimīgi. Un tad pēc tās sarunas ar Toniju Robins viņi secināja, ka vienkārši viņas dzīve, viņa nekad nav gribējusi būt slavena dziedātāja. Viņai tas blueprints ir, ka viņai tur balta māja, tur 3 bērni, ģimene, meitas un viss, un viņai nekad īsti dzīve nav izdevies izveidot normālas attiecības, jo vienmēr tie vīrieši, kurus viņi ir piesaistījusi ar to savu slavu un to savu karjeru, ir bijuši tādi ar kaut kādām citām, teiksim, nešpatnām ambīcijām, kas vienmēr, tā sakot, nav izdevies. Un viņi to tīro, patieso ģimeniskumu tā arī nav sasniegusi un sagaidījusi. Viņi totāli nožēlojami, jo ir pienākuši 40 gadi, viņi saprot, ka viņas fertilitāte tur krītās kur katru brīdi, ja, un ka viņai nebūs visticamāk nekad tas vairāk mūžā.